Sveiki! Mani sauc Kate Annija Ročāne. Es esmu aģentūras Notre vadītāja. Es jums šodien pastāstīšu, kā izveidot labu prezentāciju. Jāsaka, es ilgi neesmu runājusi tik lielas un nopietnas auditorijas priekšā. Cik no jums patīk vispār runāt publikas priekšā, no klases priekšā? Paceliet rokas. Daudziem. Ļoti labi. Cik no jums gribētu nākotnē runāt uz skatuves? Arī. Okay. Un tie, kuri negrib, jūs varbūt, un arī tie, kuri grib īstenībā, jūs varbūt esat novērojuši, ka pirms tam jums, varbūt mazliet augstas rokas paliek, vai bišķiņ tāds satraukumiņš ir iekšā, ko tie citi teiks, ir? Ir tā, vai ne? Un, jā, es nācu šajien, es domāju, mēs visi ar to saskaramies, bet ir īstenībā forši vingrinājumi, ja tā var teikt, kā no tā var drusciņi tikt vaļā. Un es jums gribēju izstāstīt. Piemēram, dzīvnieki, viņi dažās lietās pat varbūt ir gudrāki nekā cilvēki. Cilvēki jau ir aizmirsuši. Dzīvnieki, kad viņi ir stresā, iedomājieties, kad, piemēram, lauva uzbrūk antilopē, un tā antilope skrien, viņa ir satrauksies, jo viņa domā, ka viņu var apēst. Un tajā brīdī, kad viņa izmūk no tās lauvas, ko viņa dara? Viņa tā nokratās. Viņa izpurina rokas, kājas, viņa to stresu tā kā izpurina. Un īstenībā jūs varbūt esat redzējuši, ja jums ir sunīši mājās, piemēram, sunīši arī nopurinās. Viņi izpurina visu to stresu ārā un iet tālāk. Un mēs arī tāpat varam izdarīt. Jūs varat visi piecelties augšā? Vai ne? Pieceramies? Un sākam kratīties. Rokas kratam, kājas kratam, augšā rokas. Izkratamies visi palacā, augšā rokas, lejā, kratamies, izkratamies. Un tagad viss. Tagad ātri elpojam. Un pūšam ārā. Kājas uz grīdas saliekam, jūtam savas kājas uz grīdas, rokas. Jūtam rokas, tagad reizē kājas un rokas, jūtam reizē, mierīgi. Un tagad 3 dziļas elpas iekšā. Nopūšam, vēlreiz. Nopūšam, vēl 3. reizi. Viss nokritījāmies. Un īstenībā tad, kad jūs kādreiz, piemēram, mājās arī jūs atnākat, jums tā ieskaita vai kāds kontroldarbs bija un jūs tur nejutāties labi, jūs vienkārši izskatāties, jūs kārtīgi izskatāties. Jūs vecākiem arī pasakat, ka viņiem pēc darba jāizskatās, izskatāties visu kopā un mums daudz labāk. Lūk. Un tā kā tā prezentācija ir vairāk vai mazāk tāda runāšana cilvēku priekšā, es zinu, ka jūs jau droši vien esat mācījušies vai ne, kā veidot prezentācijas, un jūs jau visu zinat. Un ko tad es varu no savas puses jums pastāstīt? Kaut ko tādu, ko esmu iemācījusies savā darbā, ko esmu iemācījusies augstskolā, un varbūt kaut kādas lietas, kuras jums varbūt skolā neizstāstīs. Tātad, es jums pastāstīšu, kāpēc vispār mēs veidojam prezentācijas. Kas ir mūsu klausītājs? Parunāsim arī par personīgo stilu. Parunāsim par dizainu un balansu. Parunāsim arī par bildēm, video un varbūt arī audio materiāliem, ko izmantot. Par dažādiem rīkiem, kas var palīdzēt, un beigās uztaisīsim mazu testiņu, labi? Un tātad mani sauc Kate Annija Ročāne, un es esmu aģentūras Notre vadītāja. Notre ir digitālā satura mārketinga aģentūra. Vai kādam ir nojausma, ko es varētu darīt? Nē? Vēl varianti. Pārdot, kāds teica? Jā, palīdz pārdot. Palīdz pārdot. Īstenībā, jā. Un tad pēc vārdiem mēs varam iet cauri, ko nozīmē digitāls. Tāds, ko jūs redzat ierīcēs, telefonos vai datoros, vai ne, tas, kas nav tāds apčamdāms un taustāms. Kas ir saturs? Tās ir bildes, tie ir teksti, video, dažāda veida. Piemēram, sociālajos tīklos jūs redzat bildes un tekstus postiņos. Un tas viss ir saturs. Mārketings, jūs pareizi teicāt, tas nozīmē pārdot. Un kas tad mums sanāk? Beigās mēs palīdzam saviem klientiem pārdot viņu preces vai pakalpojumus, izmantojot saturu,
digitālā vidē. Kaut kā tā. Bet īstenībā, gatavojot to prezentāciju, es domāju, patiesībā mēs ganīs katru dienu veidojam prezentācijas saviem klientiem, lai viņi sevi varētu prezentēt lielākai auditorijai. Un es esmu strādājusi, es mēģināju saskaitīt, nevarēju saskaitīt, ar ļoti, ļoti daudziem, vairāk nekā 100 dažādiem zīmoliem. Varbūt jūs labāk zinat Rasēnu, Samsung, Pepsi, īstenībā arī Kolu, Mentos un dažādām citām ēdamām un arī nēdamām lietām. Un mani hobiji, man ļoti patīk fotografēt, man patīk ceļot, man patīk daba un dzīvnieki. Un tad es kaut kā no tās dabas un tiem dzīvniekiem arī mēģinu tās labās lietas noskatīties un iemācīties. Un tad parunāsim par to, kādēļ vispār mēs veidojam prezentācijas. Tātad mēs veidojam prezentācijas, lai nodotu informāciju citiem, vai ne? Un kaut kādā ziņā tā prezentācija jau arī piesaista uzmanību. Pareizi ir daudz vieglāk. Ja es vienkārši stāvētu jums stāstīt, būtu diezgan garlaicīgi, jo jūs būtu apskatījušies, kas man mugurā, kādi man mati, diezgan garlaicīgi. Un tad ir kaut kāda prezentācija, vai ne, kur jūs redzat, un jūs varat piesaistīt savu aci. Kaut kādā ziņā viņam var būt arī izklaidējoša. Un tas ir arī tāds vizuāls materiāls, vizuāls veids, kā mēs parādām informāciju. Jūs zinājāt, ir cilvēki, kuri atcerās informāciju to, ko viņi ir dzirdējuši. Viņi sauc par audiāļiem. Ja, vai ne, skolotāji stāsta, viņš atcerās, ko piemēram, skolotāji ir stāstījusi. Tad ir tādi, kuri sauc par kinestētiķiem, viņi atcerās, ka viņi kaut ko ir darījuši. Viņi atcerās, ka viņi ir pierakstījuši. Vai ne? Tādēļ mēs rakstam stundās, pierakstam galveno. Un ir tādi, kuri atcerās, ka viņi ir redzējuši. Jūs paši zinat, vai ne, ka jums jāraksta ir, piemēram, kontroldarbs vai kaut kāda ieskaita, un jūs pēkšņi atceraties, ka grāmatā bija rakstīts tas un tas, vai ka jūs internetā izlasījāt, un tad jums ir tā bildīta galvā. Un man liekas, ļoti interesanti. Es, kad mācījos fotografēt, es uzzināju, ka cilvēka smadzenes strādā tā kā fotoaparāts. Mēs visu laiku fotografējam momentus. Un, lai gan mums liekas, ka tas notikums notika, un viņš tā kā video, mēs atcerēsimies to video, patiesībā mēs atceramies tikai tādas bildītas savā galvā. Un tad tā prezentācija arī ir tā bildīta, kuru jūs nofotografējat savā atmiņā, un tas jums var palīdzēt atcerēties. Un vēl viena lieta, vēl viena lieta, mēs prezentācijas taisam paši sev. Jūs paši taisat viņu, lai kaut ko jaunu iemācītos, lai labāk varētu kaut ko atcerēties vai lai kaut ko labāk varētu saprast. Un ja jūs to nedarat sevis dēļ, tad nav vispār vērts to darīt. Un kas ir klausītājs? Marketingā manā darbā mēs to saucam par auditoriju. Jūs visi esat auditorija. Bet auditorijas var būt arī dažādas. Tie ir cilvēku grupa, kam ir kaut kas līdzīgs. Piemēram, līdzīgs vecums. Jums, piemēram, ir līdzīgs vecums, vai ne? Iespējams, intereses līdzīgas. Jūs dzīvojat kaut kur tūmā, piemēram, ap Mārpu. Pareizi? Jums ir kaut kāds veids, kā jūs domājat par dzīvi, kā jūs domājat par lietām. Tas atšķiras no tā, kā jūs domājat, kā piemēram, domā jūsu vecāki. Un jūs jau esat kaut kāda auditorija. Un kas notiek tad, kad jūs izējat klases priekšā? Kas ir jūsu klausītājs? Kas ir jūsu auditorija? Jā. Klases biedri un skolotāji? Jā. Īstenībā 2 auditorijas, vai ne? Un tad es saprotu, ka jums ir baigi grūts uzdevums, baigās ziepes. Jau iedomājieties. Iedomājieties, viena ir jūsu klases biedri, kuri mācās 4. klasē, un tad ir jūsu skolotājs, kuram ir cits vecums, kurš varbūt arī sagaida no prezentācijas kaut ko citu. Un kā tad tagad panākt to, ka visiem ir interesanti? Un tad es mēģināju atrast tās kopīgās un atšķirīgās lietas. Piemēram, visticamāk, ka klases biedri stundā. Viņi gribēs arī redzēt kaut ko, varbūt pasmieties, redzēt kaut ko interesantu, lai viņi arī mazliet izklaidētos. Pareizi? Jo, ne? Bet klases biedri arī noteikti gribēs uzzināt kaut ko tādu, lai viņiem pašiem nav jāmācās. Pareizi, lai viņiem nav tā grāmata jālas, jūs jau viņiem izstāstīsiet. Un ko tad skolotāji grib?
Skolotāji droši vien grib pārliecināties, ka jūs esat apgūši to, ko jums bija jāmācās. Vai ne? Es saku, ka jūs esat iemācījušies vielu. Bet skolotāji arī gribēs uzzināt kaut ko jaunu. Jūs iedomājaties, ka skolotājiem katru gadu viņam skolēns stāsta par vienu to pašu. Nav jau interesanti tas, kas tur grāmatā ir uzrakstīts. Un tad, ko es sapratu, mācoties augstskolā un darbā, ka tev vienmēr, tad, kad tu veido prezentāciju, kad tu kaut ko lasi, kas tev ir iedots, kas tev ir jāizlasa, kaut kādas grāmatas internetā, kaut kādas lapas, tas viss ir noderīgi, bet vienmēr ir forši, ka tu vari ierakstīt Google un pameklēt kaut ko vispār citu. To, ko no tevis it kā neprasa, bet varbūt kaut kādas interesantas lietas. Iespējams, par to tēmu ir kaut kāds pētījums. Varbūt, kad ir kāds interesants video. Un jūs varat kaut ko no sevis pielikt tādu, kas pārsteigs varbūt arī skolotāju un arī jūsu klases biedrus. Un tagad mēs parunāsim par personīgo stilu. Jā. Pilnīgi precīzi. Tātad tavs stils ir tas, kā tu ģērbies, kādu mūziku tu klausies, arī kādu prezentāciju tu veido, kādas krāsas tu izvēlies. Personīgais stils varbūt ir arī kaut kas tāds, kam jūs, piemēram, sekojat un kam jūs vēlaties līdzināties. Jūs arī varat ietekmēt savu personīgo stilu no tā. Un arī prezentācija, jūs tādā veidā varat atspoguļot savu to stilu. Un īstenībā, veidojot prezentācijas, es arī jūs aicinātu domāt par to, jo, iedomājieties arī, ja, piemēram, iPhone. Jūs zināt, viņam ir šis abolīts logo, un iedomājieties, ja viņi uz katra telefona liktu kaut kādu citu augli, tur bumbieru, ananāsu, banānu, visi viņi iekosti vai neiekosti, vai ne? Kā jūs vispār varētu zināt, ka tas ir tas? Lūk, un arī jūs varat veidot prezentācijas un ievērot savu stilu. Jums īstenībā nav katru reizi jāizvēlas kaut kas cits. Es jūs aicinātu katru reizi, kad jūs taisat kaut ko jaunu, kad jūs taisat jaunu prezentāciju, jūs nevis tur izvēlaties jaunu kaut kādu veidnīti, bet jūs to, kas ir jūsu stils, jūs viņu pilnveidojat jūs viņu pilnveidojat un atkal izmantojat, lai tā prezentācija kļūtu arvien labāka. Un tā būs jūsu unikālā. Un tas nozīmē, ka jūs ietaupīsiet laiku, jo jums nebūs jāmeklē, kādu es gribu šoreiz taisīt, tādu vai tādu, un tad jūs domāsiet, tur kādas bildes likt, un vai tas vispār izskatās labi. Tas arī radīs asociācijas ar jums. Kad jūs uzliksiet savu prezentāciju klases priekšā, un viss zinās, tā tur Marta nāks, vai arī Zana nāks, vai kāds cits, un tuliņ stāstīs par to. Tas būs arī treniņš nākotnē, jo vai kāds no jums gribētu nākotnē savu uzņēmumu, piemēram? Jā? Noteikti. Kāds varbūt gribētu būt influenceris, piemēram? Jā, kāds gribētu. Redz, jums arī būs profesionāli jāveido savs stils. Un jūs katru reizi, kad jūs taisat prezentāciju, jūs jau varat trenēties tam. Un beigās jums būs izkopts stils. Okay. Un parunāsim īsumā par to, kā tad sabalansēt visu. Jo vai jums ir bijis tā, ka jums gribas gan to ielikt, gan šito ielikt, un tādus burtus, un vēl citādus, un viņi visi ir smuki, un tur beigās sanāk salāti. Jums ir tā bijis, ka jūs nevarat izlemt īsti, vai ne? Un tad es pastāstīšu, kā man arī ir tā, ka man tik daudz kas patīk, un kā tad es izvēlos, ko likt tajā prezentācijā un ko nelikt. Es izšķiru 2 veidu burtus, ir fontus, burtveidolus. Ir tādi, kas ir dekoratīvi, un ir tādi, kas ir tādam pamattekstam, lai viņu vienkārši ir viegli izlasīt. Un tagad paskatāmies uz tiem dekoratīvajiem. Vai jūs varat izlasīt visus? Jā. Visu, jā? Jā. Visi labi redzami, jā? Vai jūs redzat, ka tur varētu būt kādas kļūdas? Jā? Jā, tieši tā. Jūs redzat, 1. un 3. es ieliku, ka tas burtiņš tur pilnīgi lec ārā. Un tā jau ir, jo īstenībā ļoti daudzi, kas tos fontus zīmē un izdomā, viņi runā angļu valodā, viņi nezin, kas tā latviešu valoda ir, viņi nezin, ka mums ir I un Ņ un Dž, Š un vēl citas mīkstinājumas zīmes. Jā, tieši tā. Un tāpēc, tad, kad jūs izvēlaties kaut kādus burtiņus, jūs vienmēr skatāties, ka viņi visi ir vienādi un ka tur neviens nelec ārā. Lūk.
Un kam tad ir domāti tie dekoratīvie fonti? Viņi nav domāti, lai ar viņiem uzrakstītu 3-4 teikumus tādu blāķi un ieliktu prezentācijā. Jā, jums ir varianti? Jā, vēl varianti? Jā, es teiktu, ka dekoratīvos fontus ir vislabāk izmantot virsrakstos, kad kāds ir, kas jums patīk, jo dekoratīvie fonti, viņi ir ļoti interesanti, viņi var tieši parādīt to jūsu stilu. Vai viņš ir tur ass, vai viņš ir ar roku rakstīts, vai viņš ir nopaļots. Un tas vislabāk iespējams parādīs to, kāds tad ir tas jūsu personīgais stils. Bet ar viņu noteikti nevajag rakstīt garus teikumus, bet tikai īsas virsrakstus. Un tad ir šie pamatteksta fonti, kas īstenībā viņi arī skaisti izskatās, ja jūs viņus lietojat arī kā virsrakstus. Vienkārši jūs varat kombinēt divus. Un sanāk tā, ka jūs veidojot prezentāciju, neizvēlaties vairāk kā 2 dažādus fontus. Ja? To jums noteikti arī skolotāji stāstīja, vai ne? Jūs runājāt par burtiem, vai ne? Droši vien. Nu jā, un tad te ir daži paraugi, kā izskatītos, ja būtu viens dekoratīvs fonts un viens pamatteksta fonts. Tātad kopā mēs varam redzēt, ka ir viegli izlasīt virsrakstu, un arī tas apakšas tekstiņš ir viegli saprotams. Varbūt arī tā, jo īstenībā, kā jums šķiet, tie ir 2 dažādi fonti vai viens un tas pats? 2 dažādi? Okay. Paceļ roku tie, kuri domā, ka tas ir viens un tas pats, un tie, kuri domā, ka tie ir 2 dažādi. Labi. Īstenībā tas ir viens un tas pats. Viņš vienkārši ir lielāks un viņš izskatās citādāk. Arī šis ir tas pats, viņš ir tikai traknrakstā. Arī tas ir tas pats, tikai virsrakstā visi burti ir lielie burti. Un tad par krāsiņām. Cik jūs gribētu izmantot prezentācijā krāsas? Jā. 5. No 1 līdz 3. Vēl kādu variantu tur kaut? Jā, pa vidu. 4. Es teiktu, ka visā prezentācijā vislabāk ir paņemt kādas 2 vai 3 pamatkrāsas un miksēt viņas kopā. Jo jums vēl ir bildes, ikonas, visādas citas lietas, ko izmantot. Un tāpēc pamatā izvēlamies 3 krāsas. Krāsas, es to saprotu arī kā toņus, piemēram, gaiši violēts un tumši violēts. Es saku, ka tās būs 2 dažādas krāsas, jo tie būs 2 dažādi toņi atšķirīgi. Un kas ir ļoti svarīgi, viņi ir jāsakombinē tā, lai viņus var izlasīt. Lai kontrasts ir gana liels, un lai cilvēks, kurš skatās tur pēdējā rindā, piemēram, lai viņš arī redz, kas tur ir rakstīts. Piemēram, kur jūs redzat to zaļo, to aplīti, un jūs redzat otro rindiņu? Jā. Wow! Rekur. Te ir otrā rindiņas datorā, redzu. Bet jūs nemaz neredzat. Nu jā. Jā, tur ir rakstīts, lai var izlasīt. Nu redz, un ja jūs kombinēsiet kopā, tur vienmēr liksiet zaļu krāsu uz zaļa, tad visticamāk, ka neviens neizlasīs. Vienkārši atcerēties to, ka kādam tas teksts būs jāizlasa un vienalga, cik viņš ir liels mākslas darbs, galvenais, lai viņš ir saprotams. Un mēs vienmēr arī klientiem, tad, kad viņi saka, lūdzu, uztaisiet mums tādu logo, tur zilu logo uz zaļa fona un vēl ar sarkaniem rimbulīšiem apkārt. Un es viņiem prasu, ko jūs gribat, piemēram, pārdot. Viņi saka, maizi. Es saku, bet tas izskatās pēc kaut kādas puķītes. Kā cilvēks zinās, ka tā ir maize? Vai ne? Un tāpēc arī, tad, kad mēs domājam par dizainu, tad vienmēr jādomā par to, lai citi cilvēki varētu saprast, jo mēs primāri domājam par to, kas ir mūsu klausītājs, kas ir mūsu auditorija. Nu, lūk, un tad, kad mēs paņemam, piemēram, 3 krāsas, tad es šeit nodemonstrēju. Piemēram, virsraksts ir tumšākā krāsā, ir balts pamattekstīns un fonā ir vēl 3. krāsa. Tas virsraksts var būt arī citā krāsā, bet tuliņ paskatīsimies. Vai arī paņemt 2 krāsas un virsrakstu un pamattekstu taisīt vienādu un fonu izmantot citā krāsā. Rekur.
mēs varam arī, labi, te vēl neizstās tik traki. Ja jūs redzētu manu datoru, tad jūs redzētu, ka tur neko nevar izlasīt un viss zība acu priekšā. Ja es, piemēram, uzlieku oranžu krāsu uz violētas, un tad cilvēks skatās, un viņam tur viss ir rais, un viņš neko nevar izlasīt. Tāpēc vienmēr jāpaskatās, vai tas, galvenais, lai tas ir salasāms. Mēs varam arī izvēlēties gaišu fonu un tad likt virsū tumšākus burtiņus. Jo es īstenībā pat vairāku gadu laikā esmu sapratusi, ka noteikti visdrošākais veids, ka tu nekad nevari nošaut greizi, pamattekstā ir izvēlēties melnu vai baltu krāsu. Un tad vienmēr visi varēs izlasīt. Tas ir atkarībā no tā, kādu fonu jūs gribat. Var arī šādi, vai ne? Visi var saprast. Vai var šādi? Grūti izlasīt. Jā. Ok. Un tagad parunāsim par foršāko daļu, par bildītēm. Jaunu autortiesībām. Jūs jau droši vien runājāt par to stundās, kad, piemēram, ka jūs gribat prezentācijā ielikt kādu attēlu, vai viņu var sameklēt Google un likt iekšā prezentācijā? Var, jā? Var vai nedrīkst? Nedrīkst. Vajag atļauju cilvēku. Jā. Un te pareizi pateica, ka katru bildīti, ko jūs atrodat internetā, jūs īsti skolā mācību nolūkos jūs to drīkstiet izmantot, bet tad, ja jums būs savs uzņēmums, vai tad, ja jūs gribēsiet būt influenceri, vai jūs gribēsiet darbā to darīt, tad visticamākais, ka jūs nedrīkstēsiet paņemt jebkuru bildu un ielikt to savā prezentācijā. Ļoti droši izmantot šīs bezmaksas attēlu bibliotēkas. Un tur jūs varat atrast ļoti, ļoti daudz skaistas bildes, kur fotogrāfi vai dizaineri viņas ievieto un viņas jebkurš var brīvi ņemt un izmantot. Savukārt, ja jums ļoti vajag, un te mēs runājam par to YouTube video, jūs varat norādīt, kurš viņu ir ievietojis. Un tas ir tas ceļš, kā to var darīt. Bet īstenībā ļoti daudz šīs attēlu bibliotēkas. Kur ir manas mīļākās. Es šo bildi atradu Pexels.com. Tas ir manu kolēģi vismīļākā vieta, kur atrast skaistas bildes. Tur var atrast arī video, kurus arī var likt prezentācijā. Ir arī tāds Unsplash, ir Pixabay, tur var atrast arī ikonas. Un ir arī latviešu tāds Moment LV, kur ir ļoti daudz no Latvijas patiesībā dažādu fotogrāfu bildes. Nu, lūk. Un tad, kad jūs liekat šīs iekšā, jums arī īstenībā šeit būs daudz vieglāk sameklēt nekā Google, jo jūs meklēsiet, jums izmetīs pilnīgi visu, un jūs tur iesiet cauri un meklēsiet skaistas bildes, un tas jums paņems laiku. Tāpēc dodieties uzreiz šeit un meklējiet. Nu, lūk, un tad, kad mēs tam, ko mēs jau sākumā izveidojam, virsrakstam, tekstam pieliekam klāt bildi, jau izskatās pēc gatava slaida, vai ne? Jā. Mēs varam arī pielikt blakus ikonu, vai ne? Un arī izskatīsies labi. Mēs tā tad varam arī šādi. Mēs varam arī šādi. Varam arī šādi. Vai varam arī šādi? Jā. Kas tur nav pareizi? Jā, tur viss zīve gar acīm, vai ne? Tur arī ļoti daudz krāsu ir. Tādu netaisu. Okay. Kur jūs gatavojat prezentācijas? PowerPointā, vai ne? Jā, es arī, jā. Canvā? Super. Kāds vēl izmanto Canvu? Jā, paceļat rokas, cik daudz no jums. Malači. Un tā arī ir mīļākā vieta, kur es taisu prezentācijas, jo tur jau ir tik daudz skaistu gatavu veidņu, ko var izmantot. Jums nav tad jātērē laiks un nekas jādomā, jūs paņemat vienu un jūs viņu izmantojat un pielāgojat. Tur var arī atrast bildītas bezmaksas uzreiz, ko ielikt. Ir arī tāds pitch. Es šo prezentāciju gatavoju tādā pitch.com, kurš man arī ļoti patīk. Tur izskatās, tur ir ļoti interesants. Jūs varat ieiet un paskatīties, ko viņi piedāvā. Tur arī ļoti, ļoti skaistas var uztaisīt.
Mēs darbā, piemēram, izmantojam arī Google Slide, jo tad, ja jums ir jātaisa grupu darbi, jūs varbūt gribat mājās katrs darīt, un jūs gribat nošērot un visi kopā tur strādāt. To var darīt gan Canvā, bet to var darīt arī Google Slidos. Un ir vēl tāds ļoti interesanta vieta, Prezi.com, kur ir jau gatavi slaidiņi kā animācijas, un jūs varat salikt iekšā tekstus. Jums īstenībā tikai teksti ir jāieliek iekšā. Un tad jūs viņu palaižat, un viņš kustās tā kā vesela multinīte. Tas droši vien nav izmantojams katrai stundai, bet kādreiz, ja jūs gribat pamēģināt, tad es jums iesaku ieiet tajā Prezi.com un pamēģināt uztaisīt tur to prezentāciju. Nu labi, tagad mazais testiņš. Kā jums šķiet, cik svarīgas ir animācijas? Ļoti. Jā. Tā, labi. Pacēl roku tie, kuri uzskata, ka vispār nav svarīgas. Un tagad pacēl roku tie, kuri uzskata, ka ir ļoti svarīgas. Ok, es uzskatu, ka nav svarīgas. Es izstāstīšu, kāpēc. Labi? Ļoti bieži tās animācijas novērš uzmanību no galvenā. Jūs varbūt arī redzējāt, ka es pārslaidu slaidus, un man tur nebija nekādas animācijas. Pagājušajā nedēļā es biju vienā konferencē, kur lektors bija uztaisījis arī animācijas, kad viņš pārslaida slaidus un visu laiku atverās aizskari. Un tie aizskari atverās kādas 3 sekundes. Un katrs slaidiņš, kā viņš pārslaidz, atkal tie aizskari atverās. Mēs visi sēžam un skatāmies, un mēs jau neskatāmies vairāk, kas tajā slaidā ir rakstīts. Mēs tagad gaidām, ka tie aizskari atkal atvērsies, jo izstās ļoti smieklīgi. Tas lektors pats, viņš prezentēja, viņš arī saprot, kad viņš tās stāv un skatās visiem jau smieklināki. Viņš tā saka, baigi ilgi tie aizskari atverās vaļā. Un tāpēc ir, piemēram, arī var uzlikt liesmas, kas nodedzina tos slaidus un vēl visādas brīnumus tur. Nezinu, piemēram, ka tur ir salūta šāvi, vai ne? Jā, un var uztaisīt visādus brīnumus, bet beigās visi, ka jūs prezentāsiet, jums tie aizskari vērsies vaļā. Nevienam vairāk neinteresēs, ko jūs tur stāstat, visi skatīsies uz tiem aizskariem. Tāpēc kaut kādā ziņā jūs būsiet to laiku iztērējuši, bet neviens jau īsti to varbūt pat nenovērtēs. Nu, lūk. Tad cik pamata krāsas jāizmanto prezentācijā? Kurš saka, ka 4 vai 5 pacēl roku? Jā. Un kurš saka, ka ne vairāk kā 3? Jā, maliči. Pareizi, jā. Tātad mēģinam tā, lai pamatā krāsas nav vairāk kā 3. Bet mēs varam izmantot bildes, mēs varam izmantot ikonus. Jūs arī redzat, ka man te ir tur tādas planētas. Un tātad, kas nav prezentācijas mērķis? Pacēl rokas, kuri saka, ka tas ir palīdzēt nodot informāciju vizuāli, un otrs variants būs izmantot, lai pats lasītu. Tātad, kurš domā, palīdzēt nodot informāciju vizuāli nav prezentācijas mērķis? Un kurš domā, ka prezentācijas mērķis nav izmantot, lai pats lasītu? Super, maleči aplausījums. Pareizi, viss atbildē pareizi. Jā, tā tad nav jālasa no slaidiem, vai ne? Patiesībā tā prezentācija, jūs jau zinat, ko jūs gribat teikt. Jums tā prezentācija, viņa ir domāta drīzāk citiem, lai viņi atcerētos. Un kāpēc būtu jāveido savs stils? Tātad viens variants, tā ir pareiza pieeja prezentāciju veidošanai. Vai tas aiztaupīs laiku un varbūt noderēs nākotnē. Tātad, kurš domā, ka tā ir pareiza pieeja prezentāciju veidošanai? Un kurš domā, ka tas aiztaupīs laiku un varbūt noderēs nākotnē? Pilnīgi pareizi. Jā, super. Tātad, es nesaku 100%, ka jums tas noderēs, bet ja jums vajadzēs veidot prezentācijas un jūs viņas veidosiet kā savu personīgo stilu, tad ļoti, ļoti iespējams, ka tas jums tiešām palīdzēs nākotnē. Un tādas pareizas pieejas patiesībā nav, ir tikai tas, ko mēs laika gaitā saprotam un paņemam kā labāko sev. Un tad maziņš kopsavilkums. Tātad izvēlamies kā pamatā 3 krāsas,
izmantojam 1 vai 2 fontus, izmantojam attēlus, jo tie slaidi bez attēliem ir ļoti garlaicīgi, vai ne? Arī vienkārši teksts. Pats galvenais tātad, lai to var izlasīt, un domājot par savu klausītāju, tātad veidojam prezentācijas un veidojam savu personīgo stilu. Paldies! Aplausījums! Wow. Super! Vai jums ir kādi jautājumi? Paldies! Jā. Jā, vēlreiz lūdzu. Vispār, cik es ilgi strādāju? Vai cik es ilgi taisu prezentāciju? Labi, es strādāju kādus 8 gadus uzņēmumos. Paldies! Bet prezentācijas es veidoju droši vien daudz ilgāk, jo arī skolā man bija. Es gan tad, kad mācījos 4. klasē, man šķiet, ka īsti interneta vēl nebija. Bet prezentācijas veidoju daudz ilgāk. Jā. Šo prezentāciju es veidoju pa maziem gabaliņiem. Īstenībā man grūti pateikt, jo es izgāju pāris reizes cauri, ko es gribētu jums teikt. Un tad man tās idejas nāk arī kaut kur, kad es izēju pastaigā ar sunīti. Tāpēc droši vien kādas pāris stundas tas bija. Cik jums visilgākā taisīja prezentācija laika? Visilgākā prezentācija. Man šķiet kādu pusdienu vai pat veselu dienu, kad esmu taisījusi. Droši vien kādam klientam, kad es analizēju, kā viņi izskatās sociālajos tīklos vai mājas lapas un tādas lietas, tad es aizņemu daudz laika. Jā. Kāds slaidi bija tavā garākajā prezentācijā? Garākā prezentācija, ko es kopā ar kolēģi esmu prezentējusi, tie bija 70 slaidi. Tas bija par daudz. Jā. Kā sauc jūsu sunīti? Man sunīts sauc Džefs. Paldies jums par jūsu uzmanību un lai izdodas izveidot vislabākās prezentācijas. Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā.